Tātad šeit tikko notika bezmaksas ūdens kvalitātes pārbaude. Un tika pārbaudīts gan krāna ūdens, gan konkurējošās kompānijas filtrētais ūdens, un pie reizes pārbaudījām arī Evian minerālu ūdeni un Mangaļu minerālu ūdeni. Un ko jūs domājat, pēc šīs elektrolīzes testa izrādās, ka vēl sliktāks par krānu ūdeni un citas kompānijas filtrēto ūdeni ir tikai Evian minerālu ūdens, kuram ir ap 290 miligrami piesārņojumu uz litru. Un vissliktākais bija Mangaļu minerālu ūdens, kuram piesārņojums ir apmēram 500 miligrami uz litru ūdens. Par negodu šai Blue Filter kompānijai ir jāsaka tas, ka šis tests norāda tikai uz to, cik daudz sāļu izšķīduši atrodas dzeramajā ūdenī. Un ne par kādu ūdens kvalitāti īstenībā šeit neiet runa.